Man tev jautājums, tu ar tehniku esi uz to vai uz jūs? Principā uz jūsu. Ar mani sazinājās reperis Kaņep. Jau, ka viņam esot sabojājis dators. Pamēģināsim to saremontēt. Iepriekš, kad es remontēju televizoru, es pirku visus instrumentus, bet ir vēl kāds veids, kā iegūt instrumentus remontam. Iesim Lieto vēlreiz LV un atradīsim skrūvgriežus. Ejam Lieto vēlreiz LV, lietu katalogs. Pamēģināsim sameklēt. Meklēšana nestrādā. Remontam un būvniecībai. Redz, kur ir instrumentu kaste. Izskatās, ka šis ir viss, kas mums vajadzīgs. Ņemam. Laižam uz Gētas institūtu. Nereāli augsts laukā. Mēs atnācām uz Gētas institūtu, bet diemžēl instrumentu kaste kāds šorīt jau ir savāds. Neko tā gadās. Un šeit ir Gētas institūta darbiniece. Jūs varat izstāstīt, kā strādā šī lietu savākšana, atgriešana, cik ilgā laikā jāatgriež? Lai izmantot lietu bibliotēku, ir jāpierakstās bibliotēkā. Un tagad to ir ērti izdarīt bibliotēkas lietotnē. Šeit jūs varat pierakstīties un vienīgais jāatnāk uz šejienu uz bibliotēku un jāaktivizē kartiņa. Un tad, kad jūs esat pierakstījies lietotnē un esat mūsu bibliotēkas lietotājs, jūs varat nākt uz mūsu bibliotēku un izmantot priekšmetus, aizņemties priekšmetus tāpat kā grāmatas uz 4 nedēļām. Bet es to varu izdarīt Lieto vēlreiz LV? Vai man ir vēl atsevišķi jānāk šeit, ir jātaisa kaut kas? Lieto vēlreiz jūs to nevarat izdarīt. Lieto vēlreiz ir tīri tikai informācija par to, kādas lietas mums ir pieejamas lietu bibliotēkā. Bet tur ir linki, ar kuru starpniecību jūs varat pārbaudīt, vai attiecīgā lieta vēl ir pieejama. Skaidrs. Un informācija aktualizējās, principā momentā. Tiklīdz tā manta tiek paņemta, tā mūsu katalogā uzreiz jau redzams, kad lietu kāds ir aizņēmies. Tā bija mana problēma, ka es to neizdarīju. Un šis bija tas komplekss, ko mēs gribējām ņemt. Tieši tā, jā. Un šeit jūs apakšā... Pārbaudīt pieejamību. Mēs varam uztaisīt man to kartu tagad? Jā. Taisam. Registration complete. Tagad vajag parādīt jūs lasītā karti, to liekam šeit, lai viņš nolasa. Tā, un tagad uzliekam virsū šo te kāds viņu rezervēja. Bet tas līdzīgi, ja viņš nebūtu rezervēts, viņš būtu jūsu kontā. Un uz cik dienām? Uz 4 nedēļām. Ar iespēju pagarināt. Ja kāds ir rezervējis, tad nevar pagarināt. Pavisam vienkārši. Visi tie, kas paši pērk instrumentus, jums ir vēl viena iespēja, kur iegūt sev kaut ko vajadzīgu. Ja tas nav rezervēts, pārbauda mājaslapā, vai tas nav rezervēts. Starp citu, tas ir pilnībā bez maksas. Labi, bet tagad atgriezīsimies pie Kaņepas datora. Kaut kā taču man savs draugs ir jāglābi, tāpēc es ņemu savus instrumentus un braucu labot to. Mēs esam ciemos pie Kaņepas. Pastāstīja, kurš ir beigtais dators? Šitais te man nosvila, un šitais man otrs mētājās istabā. Skrūvējam vaļā. Nosvila laikam... Iespējams baroklis, es domāju. Tev ir strāvas kabels? Kaut kur izraksim. Liekas, pēc šodienas kaut ko iemācīsies, cerams, ka būs es tu. NZXT. Normāls barošanas bloks tev te ir. Skatīsimies, kas te notiek. Tur viss parastākais barošanas bloks. Nav modulārais, tātad mums būs jāslēdz no šitie priekšējā kabeli. Ko nozīmē modulārais? Modulārais ir tāds, kur jau pašā barošanas blokā ir iekšā kabeļi. Tu vari spraust, kāds tev vajag. Labi, ideja vienmēr ir safotografēt. Tā, un tagad šito visu valkam ārā. Vai kur ir šeit, paliekas? 0. Ir. Arī 0. Arī 0. Tad iespējams, ka tam tā jābūt. Es jau nezinu ar šitām jauniešu tehnoloģijām. Tad jau sanāk, ka tu arī esi uz jūru. Jā. Man jau bija aizdoms, ka barošanas bloka kabelī starp melno un sarkano kontaktapu nebūs nekādas prieguma, kamēr tas ir izslēgts. Bet kā to ieslēgt, man nebija ne jausmas, bet tagad es zinu, kā to ieslēgt. Zaļā kontaktapa ir jāsavieno ar melno. Mācplata pieslēgta, procesors pieslēgts.
Slēdzam GPU. Jeb videokarti. Vecā labā 1080. O, tā ir laba. Negribētu tev atstāt bez lediem. Nevajag, pierūcini, Davai. Ir, nospied pogu. Wow, pagad, ko? Kad viss ir saslēgts, es mēģināju to ieslēgt, bet nekā... Skaņa? Tas neslēdzās iekšā. Nav. Atslēdzam GPU nost un patestējam. No pieredzes es zinu, ka šādās situācijās ir jāatvieno pa vienam datora komponentam, līdz dators ieslēdzas. Pamēģinam. Sāku ar videokarti un dators ieslēdzās, bet es cerēju, ka pie vainas nav videokarti, tāpēc atvienoju operatīvo atmiņu, jeb RAM. Tā bez RAM aizgāja. Grafika ir iesprausta? Nav grafika iesprausta. Nav grafika. Pamēģināsim vēlreiz grafiku iespraust. Un dators ieslēdzās, bet es biju piemirsis pieslēgt atpakaļ videokarti. Kā GPU pierbīja, tā nav. Pieslēdzu atpakaļ videokarti un dators vairs neslēdzās iekšā. Jā, nē, te ir, zini kas? Es zinu. Uztaisīsim vēl vienu testu, joku pēc. Man ir aizdoms, ka GPU nevis GPU nestrādā. Tur cits, viņam nepietiek strāvas. Ieliku atpakaļ operatīvo atmiņu un dators ieslēdzās. Man ir versija, ka videokartē nepietiek strāvas. Pārbaudīsim to. Tā, viņš ir bišķi pagaidījis. Jā, ir. Labi, nākamais tests ir. Ir iespēja, ka viņam šeit nepietiek strāvas. Pamēģināju pieslēgt atsevišķu strāvas kabeli videokartē, bet dators neieslēdzās. Noslēdzam iekšā. Skatāmies. Jā, ir. Un tad pie vainas ir šitais zvērs. Zvēram beidzies, 17. gadā nopirku. Tā, slēdzam šito visu nost un bāžam iekšā. Pēc tam ieliku videokartu no vecā datora un dators ieslēdzās. Ir viss. Tātad vainīga ir videokarte. Vecais ir atpakaļ. Mans bročiņš. Ir beidzot atpakaļ. Viss strādā, jā. Liekam virsū vāks un tad jau tu tur... Tālāk jau stiržgalā. Galvenais neviens skrūvītnēs aizmirsis. Viss ir. Žēl tavu videokarti, bet tur es klāt neķeršos to salabot. Varbūt tomēr. Jā. Es ceru, ka tu kaut ko iemācījies. Es kaut ko iemācījos, jā. Tu mani dzirdi, mamma.